Tā kā tā mastika patas pusēm bez mazai plīst, bet no kūzava vaļā nelīp. Bēmbuks pamazām top. Tur visi zobi palikuši no zobrata. Jā. Papīra skočiņu, nosmērēšu sliekša malu. Vergs nevergo, sēž telefonā. 12 šie un 10 otiņas, ar kurām izlīdzināt. Tad galva, jā. Noslīpēt galviņu, pagaiz pēc gaismiņu. Tā, nu, viss ir nometēta, viss apakš, aptīrīt. Vajag silikonu noņēmēju, jeb kas ir attaukotājs. Attaukotājs izgaro un nāk, beidzot, visbeidzot, pretakmeņu pārklājuma pirmā kārta. Un tad visur slēgtajos dobumos, pilnīgi visur laidīs iekšā vasku un arī visu apakšpusi noklās plānā vaska kārtā. Nu tālūk, tiek ieguldīts jaunās šļaukās, 500 000 eiro, un vēl 500 000 ir ieguldīts plītiņā. Un vēl 500 000 ir ieguldīts vaska kastē. Vēl 500 000 ir ieguldīts silikona attaukotājā. Un vēl 500 000 ir ieguldīts šajā projektā. Un tagadiņās ir bijusi liela pauze uz Volvo, daudz un dažādu apsvērumu dēļ. Tika paralēli uzcepts viens busiņš, par ko būs vesela filma pilnīgi. Un tagad jānotīra putekļi, kuri sakrājās pa ziemu. Viss ir kārtīgi jānotīra, jāiztīra, jāizpūš vēl dobumu viss, cik vien var. Varbūt vēl kaut kur kaut kāda smiltiņa parādīsies. Un tad visu vajag attaukot. Un tad, kad viss būs ataukots un sadarīts un satīrīts, sāksim uz plītiņas vārīt vasku. Tieši tā, pareizi jūs dzirdējāt, un tuliņ pat jūs redzēsiet, kā tas notiks. Nu tālūk, putekļi ir nopūsti, un tagadiņās liksim uz plītiņas vārīties vasku. Tieši tā. Gatavosim vasku šodien pusdienās. Un tad attaukosim visu apakšu. Izmantošu šādu te lietu, kā visparastāko krāsas pistoli. Un 1 mm dīze. Tieviņa dīzīte tā ir, ja kas. Un ko es ar viņu darīšu? Es viņā liešu iekšā silikona removeri krietni ātrākai apakšas attaukošanai. Vienkārši uzpūtīs un slaucīs nost. Tādu taktiku izmantoju busiņa apakšai. Nesen, tā kā ļoti labi tas strādāja. Bija krietni ātrāk, vienkāršāk, foršāk. Un uzliksim jau testam vārīties kaut kādas 6 vaska burkas. Nu un viena ļoti svarīga nianse. Tā kā ļoti svarīga nianse, kas jāiet. Jā. Ļoti svarīga nianse ir izdurt caurumus, principā atvērt iepakojumus. Jo tie, kas ir gan atjautīgi, sapratīs, kas notiks, ja neatvērs vaļā iepakojumus un karsēs. Tieši tā te būs vaska balīte. Putu vietā mums būs vasks. Mēs visi būsim tā kā no vaska muzeja, no tā šausmu filmas. Visi staigās vaskā galīgākajā. Nu skarīsimies, ko šī tehnoloģija teiks. Nezinu, cik labi doma uzreiz 6 burkas karsēt, kuru gan tas interesē, ne? Kāda iespēja, ka kaut kas notiks?
Daņel. Kas te jau būs? Kas tad nu būs? Nebūs izmazgāts taziks bijis. Neatēsim vaļā tagad. Viņai te nemazgāja to? Mazgāja. Nebūs. Tur zem un ar kāju. Jāspiež skrūvspīlēs. Ulā. Nu, tā te viss notiekās, viss darbojās. Ar sakot, sistēma ir nenormāli laba, bet nu, nopūsts ir te gandrīz vai visu apakšu. Lielākā daļa viss no turienes līdz šajieni. Pa lielam nav priekša jāizpūš un jāpāriet pāri, vēl varbūt kaut kas kails palicis. Pa lielam slēgtie dobumi arī ir sapūsti un lieta, ko gribu jums padalīties. Ja jūs šādi te karsējat biezu vasku, kurš ir tā kā sarecējis savā dabiskajā formā. Nu, pirmkārt, protams, attaisam vaļā. Iepakojums citādi viss ies pa gaisu un eksplodēs, bet arī iesaku stāvēt klāt un viņu ik pa laikam pamaisīt, tā kā pabakstīt, kamēr viņš paliks pilnībā šķidrs. Kad viņš ir pilnīgi šķidrs, tad viņu var atstāt, lai viņš te vārās un karst, un tā nav nekāda problēma. Bet, kamēr viņš ir ciets, tikmēr ir tāda lieta, ka viņš pa virsu, viņš viss ir tā kā sarecējis, un pirmā atkūst apakša. Viņa paliek šķidra, viņa atkūst un viņa izplešās. Viņa izplešās. Un vispārējais tā augša, kas aizvien ir sarecējusi, viņa ir tā kā korķis, un viņu spiež uz augšu. Apakša izplešoties, spiež augšas sarecējušo uz augšu un iet pāri. Un tāpēc man te sanāca baigā ķēpa, pārtecēja pāri, bet es uzreiz būtu šo zinājis. Tad principā bez nevienas pilītes gandrīz vai iztecējušas varētu iztikt. Bet nu, kā saka, jauno pečku vajadzēja iesvētīt, tam bija tā jānotiek obligāti, lai viss būtu, kā saka, nu, kā jau parasti, iesvētīts, vai ne? Nu, šitais jau arī tās diezgan šķidrs paliek, šis jau drīz būs arī pūšams. Vispār divas burkas ir gatavas pūšanai, tās ir izpūtīs un izstāsta, gan jau, ka būs labi. Tā, nu, nakti ir nostāvējis, tagad viņās upgradiņš par Volvo vasku uzklāto. Nu, respektīvi ir tā, ka tas vasks, jā, viņš ir lipīgs, bet viņš nav tā kā slapi lipīgs. Viņš ir tāds vienkārši lipīgs. Un es pat pieļauju, ka vēl pa pāris dienām viņš varētu palikt vēl cietāks, vēl vairāk nožūt, jo aizvien izdalās spēcīgs aromāts no viņa. Tas nozīmē tikai to, ka kaut kas izgaro no tā vaska. Tā kā vēl kaut kas pagaros un būs labi.
Un kā pretkorozijas apstrāde tieši, jā, es domāju, ļoti kapitāli. Nu, tā kā ļoti labi. Bet, nu, lipīgs. Lipīgs. Viņš ir lipīgs. Tas gan. Nu, tālāk, lūk, ir korķīši. Universālie priekšslēgtajiem šīm te ķieģelītīm, jā. Liksim te iekšā visus viņus un līmēsim viņus ar šuju līmi, šuju hermētiķi. Mērķis ir noizolēt visus urbumus. Galvenokārt, protams, urbumus, kas ir tiešā saskarē ar salonu. Lai tur neiet, nelido iekšā nekādi ūdeņi. Tā iemesla dēļ arī līmēšu viņus uz šuju hermētiķi, lai viņi būtu 100% hermētiski, turētos iekšā un nekur arī ūdens pa kapilāro efektu nesūktos iekšā. Vasks ir, nu jau, es domāju, nožuvis pilnībā un lipīgs. Viņš ir pavisam nedaudz, ņemot vērā faktu, kā teikt, viņš vēl aputēs. Tagad viņš aputēs, tad jau arī vairs nekas jauns pie viņa nelips. Un tagad viņš ir tā, ka viņš ir maigi lipīgs, lai vai kā te spiestu roku klāt, uz rokas nekas nepaliek. Pat ja parīvējam, nu tad pavisam nedaudz. Tā kā patiesībā esmu diezgan apmierināts. Es domāju, ka viņš būs lipīgāks beigās, bet ir forši. Ir reāli perfekti pat patiesībā. Labi, pretkorozijas apstrāde man šķiet beigās. Nu, galvenais uzdevums, protams, ir noizolēt visus caurumtiņus, urbumiņus, kas ir tiešā saskarē ar salonu. Un arī, protams, garancijām. Te vienīgais ir bišķiņ jāsaprot, kur korķus nevajag likt. Manuprāt, nevajag likt šeit, jo te ir tā kā notece pilnīgi tās locījums, tā kā piltavīte tāda. Viņš paredzētu, kur oriģināli iztecēt ārā ūdenim. Nu, un teorētiski arī kaut kādā sīvas pašā zemākajā punktā vajadzētu nelikt. Arī šeit garancijai, teiksim, nevajadzētu visticamākais likt šeit, lai ir pa kurien iztecēt ārā ūdenim, kas kaut kādā veidā ir iekļuvis iekšā, varbūt arī kondensātam, kas ir kondensējies un palicis par ūdeni. Tā ka te ir ļoti daudz tādu urbumu, mums ir vairāku izmēru universālie korķi, kurus likšu iekšā uz šuju līmu, šuju hermētiķi, divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, lai tie labi turētos iekšā, nekristu ārā, un otrkārt, lai būtu 100% hermētiskums un nenāktu, kā saka, iekšā mitrums mašīnā pa, tā kā kapilārajā efektā nesūktos. Kaut kā tā.
Nu, es domāju, ka es video pievienoju jau video failu no endoskopa. Un, nu, jūs redzējāt, tur, kur ir sarkans, tur nav uzklājies vasks. Es diezgan centos. Un pierādījums ir tāds, lai vai cik tu tur censtos iepūst to vasku, ir jābūt, respektīvi, iebāžot endoskopu, parādās dzīves patiesība, ka viņš ne visur ir. Tā kā realitāte, es pat nezinu, vai īsti citi varianti ir kaut kādi. Respektīvi, lai vai kā tu censtos, tāpatās vajag ar acīm redzēt, vai tik tiešām visur ir vasks un visur viņš nav. Tā kā tas, ko daram, klājam plēvītes un atkal pūšam vasku. Toreiz tikai slēgtajos dobumos, jau plakni viss ir apstrādāta. Tieši slēgtos dobumus vēlreiz pārpūšam, nožāvējam, pēc pāris dienām atkal skatāmies. Respektīvi, cik labi ir nopūties. Un man ir secinājums tāds, ka respektīvi apakšā uz pūtu ar smidzināmo galu, bet dobumus uz pūtu ar caurulīti, kurai dīzīte galā ir. Un, respektīvi, kamēr tas vasks ir karsts, viņš varbūt tā kā satek kaut kā uz kaut kādām malām. Un ne visur viņš ir. Varbūt tāpēc tas tā ir. Un tagad viņš atdzies, tad viņš sacietē un vairs netek. Un tāpēc vajag vēl vienu pūtienu taisīt. Tā kā jātais vēl viens pūtiens, reāli nav baigo variantu. Jo, viss darbs, kas ir ielikts šajā mašīnā, viņu vajag kaut kādā veidā, pēc maksimāli iespējamiem resursiem panākt, lai tas darbs maksimāli ilgi turās. Kā saka, lai kalpo mašīnu. Tā, atcerēsimies, kas notiek tad, ja atstāja šo lietu nepieskatītu. Respektīvi, vajag viņu pamaisīt, kamēr viņa paliek šķidra. Sākumā, protams, caurumtiņš obligāti, lai nebūtu sprādziens, lai nebūtu eksplozija garāžā un visi mēs nebūtu vaskā. Un tad ir jāpakarsē. Šajā brīdī ir pa lielam jābūt uz vietas un jāskatās. Tagad viņš sāk drusciņ kaut ko tur celties vai ko vajag pamaisīt. Laicīgi. Samaisīt viņu kopā šķidro ar biezo. Tā nekas nesanāks. Un nevis nesanāks, bet viss ies pāri. Tā vienkārši pamais kaut ko pabakst. Tikām klāt tie šķidrā. Bet augša cieta. Kārtīgi visu samiksēt, lai neiet pāri, lai nerodās tas korķa efekts augšā. Teorētiski ar vienu buņģiņu varētu pietikt. Ja kas, karsēsim vēl vienu. Vasks ir tā kā riktīgi šķidrs, izkausēts. Man tāda viena doma radās, ka vajadzētu varbūt bišķiņ tā kā izdarīt vienu lietu šai te caurulītei. Respektīvi, te galā ir 4 urbumi malās un viens tāds lielāks galā. Es domāju, vajadzēja šo te galēju aiztaisīt ciet, lai viņš vairāk tā kā fokusējās un smidzina uz sāniem. Jo man vajag, lai viņš tā kā tajā dobumā garancijā tā kā sānus riktīgi smidzina. Tas, ka viņš tur uz priekšu smidzina, tas man patiesībā vispār tur bijis nebijis. Kā es te galā iemaukšu kaut kādu, sērkociņu vai ko, kaut ko stingrāku varbūt, skrūvīti kaut kādu. Tad teorētiski vajadzētu viņam daudz agresīvāk uz malām tieši pūsties. Tad vajadzētu būt riktīgi stīgā. Ir pagājuši pāris dienas arī kopš iepūtu otro piegājienu ar vasku. Un tas nozīmē tikai to, ka būs jau apžuvis un jāiebāž iekšā endoskops. Ar cerību, ka viss būs pa skaisto un šoreiz viss būs kārtīgi izpūsts ar vasku. Un nevajadzēs vairs ar to lietu te ķēpāties šim te autiņam. Ir atnācis vēl ekstra pasūtījums Volviķim ar korķīšiem priekšslēgtajiem dobumiem. Vispārējie mazie diametri. Tā kā korķu jūra ir jūtama, un tas, ko darīs, pēc endoskopa bāzīsim ciet visus urbumus un liksim tos uz šuju līmi.
Nu, un kamēr es tur cīnos ar tiltiem, Daniels cīnās ar šādu te interesantu darbu. V70. Volvo. Viss salons ir izņemts, viss ir attaukots, visur, kur bija rūsas pleķīši izsitušies, ar smilšu strūklī smušoju pie reizes. Nu, varbūt kādam rodas jautājums, kā tad es to rūsiņu mēģināšu satīrīt. Nu, tad man jums ir jāiepriecina. Man tāds baigi labais instruments, kā smilšu strūkla ar nosūkšanu, ar pudeļsūcēju. Nu, un ietestēsim. Princips kāds ļoti vienkārši. Viņam pūš smiltis un uzreiz sūc to putekli nost. Un īstenībā iekštelpām un tādam salonam, mazai vietiņai, nu, rūsas vietiņai mazai, varētu būt baigi labi. Tā kā tūlīt ietestēsim. Un izlīmē visur vibroizolāciju tagad pa visu salonu. Tā ka burtiski pa visu salonu. Būs arī iekšā durvīs, pēc tam nāks vēl skaņas izolācija. Tad liks tādus pārējais flančus, liks krūtākas stumbas iekšā, liks jaudīgu Androidu iekšā. Nu, principā mašīna būs riktīgi nopakota un ar mūziku. Nu, protams, netiks likts kaut kas te nenormāli, kosmiski dārgs. Viss tādā labā price performance, kā saka, pieejā, tiks uztaisīts un izdarīts. Es domāju, ka par ieguldītajiem resursiem būs ļoti labs rezultāts. Daniels arī te cenšas, nav tā, ka viņš tā vien visu te samet randumā. Tā ka reāli visu stūrīšu cenšas aizpildīt, piegriezt un izrulēt un salikt, lai viss ir skaisti, kā saka, tā lai nav kauns parādīt arī citiem internetā. Ceju vaļā apakšu pārgriezu, kā turpinam visu jaukt ārā. Viss ir sakrāmēts. Šeit tāda diametru. Nu, lūk, viss buks no priekšu visiem. Tikmēr Daniels jau tas salicis ir Ground Zero visur un šitam TDS-am priekšējos amortizatorus savākt jaunus. Nu, šāds te veikaliņš. Nu, tālūk, esam atbraukuši. Viss kapots te ir nometēts, apslīpēts no ļoti tuva nākošā projekta.